Sveiki, tautas mediju skatītāji, klausītāji un sekotāji. Jānis Karāns, 4. maijs. Kādam tā ir svētku diena, kāds uzskata, ka tie ir svētki. Ir daļa cilvēku Latvijā, kuriem tā ir sērdiena. Šodien pulkstenis 12. Doma laukumā pulcējās cilvēki, kuri neuzskata, ka šī diena būtu jāsvin, un pulcējās ar mērķi, lai izteiktu savu atbalstu referendumu idejai, kaut vai pateiktu ar savu klātbūtni, kad ir pret eiro. Antiglobalistu rīkots mītiņš Doma laukumā šodien 4. maijā devos palūkoties, kas tur notiek, kādi cilvēki uzstājās, kāds ir cilvēku noskaņojums. Pa ceļam dažādi pasākumi jau Rīgā dienas pirmajā pusē, dažādi tur pūtēji konkursi un pasākumi, cilvēki atpūšās, svin svētkus, bet tātad Doma laukumā Vecrīgas sirdī pulcējās pamazām eiro pretinieku bariņš, teiksim tā, ļoti liela atsaucība nebija. Nemāku pateikt, cik apmēram cilvēki, 50 noteikti, varbūt vairāk, tātad pulcējās šo pasākumu. Garām arī interesi izraisīja turistos, kas tur notiek, tātad, kad šis ir pret eiro, tad to, teiksim, uz šiem tēkrakliem jau viņi tik daudz saprata, ka tas ir pret eiro vērts pasākums. Interesanti, ka ļoti daudzi vietējie iedzīvotāji iet garām, redz, saprot, ka tas ir pret eiro, bet tajā pašā laikā nosmīna, kas tur mītiņš. Bet tāda laikam ir tā sabiedrības attieksme un noskaņojums kopumā, kad varbūt pat lielākā daļa ir pret eiro, bet ļoti maza daļa ir gatavi iet un tiešām kaut vai šādā pasākumā izkliet kādu saukli, pastāvēt, paklausīties, kāds ir citu cilvēku viedoklis, noskaņojums, paklausīties interesantos faktos un sākt saprast, uz ko tad mūsu varas pārstāvji, teiksim, varas turētāji, uz kurieni mūs ved, visus rociņās sadavušos, uz kurieni mūs viņu ved. Tātad, piedāvājam tādu apskatu, ceru, kad būs interesanti jums un atvainojos, protams, par kvalitāti, lai pēc iespējas ātrāk sagatavot šo materiālu. Tad video uzņemts ar mobilā telefona palīdzību, bet katrā ziņā dzirdēt un saprast, par ko tiek runāts un kas tiek runāts var, un tādu vizuālu ieskatu arī varat gūt. Tā kā skatieties, klausieties, vērtējiet, tiekamies nākamajā reizē. Tā. Tad esmu ieradies Doma laukumā, kur cilvēki gatavojās piketam pret eiro ieviešanu. Daudz cilvēku nav sanākuši, bet izstāsta, ka ierodas arvien vairāk interesanti. Ir ļoti daudz svētku dažādu pilsētā, tāpēc šeit mēs ļoti labi varam redzēt, kuram interesē Latvijas nākotne. Kurš ir gatavs to paust skaļi, kaut vai ar klātbūtni šeit. Arī es, un es domāju, visi, kas seko un atbalsta tautas medijas, pievienojās šim teicienam. Tad valdība ieviešot eiro cenu vēl vairāk mūs visus nabadzībā parādos un tā tālāk. Latvijas cēla, eiro
ierosinājums tad kāds beidz uzstāties, tad taisīt rokas un varbūt pievienot citus šos saukļus kā referendumu un eiro nē. Tūlīt aparatūra tiks uzstāvēt un... Oh, yeah! Man sauc Andris Orals, esmu biedrības antiglobālistu valdes priekšsēdētājs. Un biedrība mums pastāv jau 4. gadu, vēl pirms tam, kad mēs šo biedrību nodibinājām. Mēs ļoti aktīvi vēršamies un aktualizējam dažādas jautājumus, tā skaitā eiro jautājumu un savas naudas nosargāšanu. Un sevišķi svarīgs šis jautājums par savu naudu ir kļuvis šogad. Jo pie varas esošie, nerēķinoties ar mūsu visu viedokli, ar absolūtu vairākumu tautas viedokli, grib ieviest šeit svešu naudu, līdz ar to pārkāpjot, absolūti pārkāpjot demokrātijas pamatprincipus. Demokrātija nozīmē, ka svarīgākos jautājumus lemj visi. Lemj visi, kuriem ir balstiesības, visi pilsoņi. Un eiro ieviešanas jautājums ir tik svarīgs, mēs uzskatām, ka šo jautājumu nav tiesīgi lemt tie 20, 30 vai 100 cilvēki, kas atrodas varas gaiteņos. Šo jautājumu ir jālemj visai tautai kopā. Jau! Cīnamies bez automātiem, bez bumbām, bez lielgabaliem. Vismaz uz doto brīdi, bez vardarbības. Jo vēl ir iespēja nosargāt un atgūt Latvijas neatkarību un suverenitāti. Šogad jau ir iesniegti 3 pieteikumi Centrālajai vēlēšanu komisijai ar mērķi veidot tautas nobalsošanu, veidot šos referendumus. Pirmais iesniegums bija Žuravļo kungs, un viņam atteicis, pamatoties uz to, ka likumprojekts nav pēc formas un satura pilnībā izstrādāts. Uz šī pamata viņi pārsūdzēja šo lēmumu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu tiesā. Pamatoties uz šo procesu, uz šīm aktivitātēm, augstākās tiesas senāts februāra sākumā iesniedz Satversmes tiesā iesniegumu, kurā lūdz noskaidrot, dod atbildi Satversmes tiesai, vai iesniegtais likumprojekts un šīs aktivitātes atbilst Satversmei. Mēs, biedrība Antiglobālistu sadarbībā ar vēl vairākām organizācijām, nodibinājām biedrību Latviju par Latu, iesniedzām CVK iesniegumu 31. janvārī šajā gadā. Jautājums tika izskatīts, un pēc pusotra mēneša atbilde bija negatīva. Atbilde bija gandrīz tāda pati. Likumprojekts pēc satura un formas nav pilnībā izstrādāts. Bet kādam jāizskatās pilnībā izstrādātam šim likumprojektam, par to šī informācija nav atrodama. Šo lēmumu mēs pārsūdzējām tiesā. Nepilnu mēnesi pēc iesniegšanas augstākās tiesas senāts deva atbildi, ka lieta ir ierosināta, bet tiesvedība pārtraukt uz nenoteiktu laiku. Līdz tam laikam, kad Satversmes tiesa dos atbildi pilnīgi par citu jautājumu. Jo mēs Satversmes grozījumus neaktualizējām. Respektīvi, mēs tiesā iesniedzām iesniegumu par vieniem jautājumiem. Tiesa tālāk aktualizē pilnīgi cits jautājums. Šo atbildi no tiesas mēs iesniedzām pagājušu nedēļu
juristiem, Latvijas juristu apvienībai un Latvijas juristu biedrībai, lai viņi dotu kompetentu juristu atzinumu. Vai šī tiesa nav pārsniegusi vai atbilst taisnīgas tiesas pazīmēm? Vēl stāstīt ar daudz ko, varbūt laika gaitā arī vēl pienākšu pie mikrofona. Lietas būtība ir tāda. Šis jautājums, eiro ieviešanas jautājums, ir tik svarīgs, ka tas jālēm visiem kopā. Mēs pieprasām referendumu! 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 Un mēs prasām tikai demokrātiju. To mēs atgādāsim vairākas reizes, ja? Tikko bija referendumu. Un tad par ko referendumu? Latam jā, eiro nē. Ja kāds saka, ka viņš grib eiro, tad mēs arī par demokrātiju. Mēs pieprasam referendumu. Mani sauc Ģirds Mazurs. Es esmu tas vainīgais, kas sāk vākt parakstus par latu saglabāšanu pret eiro. Tas bija aizpagājušā gada novembrī, 11. gada novembris, kad es sapratu, kas draud Latvijai ieviesīs eiro. Tā ir turpmāka iznīcība un Latvijas pazušana. Un es izmantoju tādu iespēju, ka portālā Mana balss, es gan apskatījos pirms kam viņa pieder, neticēju, ka tur kaut kas izdosies, bet tomēr pēc pusgada cīņas atļauju publicēt šo iniciatīvu. Un lai cik dīvaini nebūtu, pēc pusotra gada esmu Saeimā iesniedzis vairāk kā 10 000 parakstu par referendumu ierosināšanu, par latu saglabāšanu. Bet galvenais, ko šī iniciatīva parādīja, tā parādīja mūsu demokrātijas patieso seju. Latvijā nav demokrātija. Mums ir diktatūra vai kleptokrātija, kur vada zagļu banda, nevis tauta. Demokrātiskā valstī vara pieder tautai, un mēs esam tauta. Mēs eiro negribam. Cik? Tautas kalpiem būtu jāpilda tautas grība, nevis tautai jāpakļaujās dažiem okupantiem, es tā viņus sauktu, starptautiskiem teroristiem. Viņi iedomājās, ka viņi tā kā tanks, kas var sabradāt tautas, valstis, bet tā tas nav. Arī tankam var bākā ieliet cukuru vai motorā smiltis iebērt, un tad tas tanks apstājās. Un mēs nepieļausim to. Eiro nē! 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 Jā, būs labi. Labdien, es teiktu tā, Latvijas dīvaini, pie kuriem es pieskaitu, protams, arī pats sevi. Nu, pasakiet, vai tas nav dīvaini pulcēties uz pilsētas bruģa tik siltā laikā, tik pavasarīgā dienā, kad faktiski mūsu sirds sauc mūs ārā no putekļiem un no dūmiem. Nu, pasakiet, vai tas nav dīvaini pulcēties tik mazā pulkā un mēģināt skaidrot viens otram lietas, ko faktiski mēs ļoti labi zinām. Bet ziniet, šo dīvainību mūsu liberalizētajā laikā, kad morālās vērtības nav cieņā,
izskaidro tādu personības īpašība kā Tēvzemes mīlestība. Tepat netālu Saeimas namā notiek svinīga sēde ar himnas dziedāšanu par godu 4. maija neatkarības atjaunošanai. Es jums teikšu tāds kā dzīves mēra laikā. Un var jau saprast, tāpēc, ka šiem tautas kalpiem šis 4. maijs atnes svaru, ļāvis piesavināties svaru, kuru, ja mēs skatāmies aptaujās, viņiem faktiski tādas no tautas nav dota. Un Saeimas uzticības procentuālā likme ir ļoti, ļoti zema. Skumjākais ir tas, ka mūsu tautiešu prātus jauc cilvēki, kuri sevi uzskata par nacionālo bloku, par valsts patriotiem, par nacionāli domājošiem. Bet, ja mēs paskatāmies uz viņu darbiem, tad ir naskākie valsts neatkarības iznīcinātāji. Ar vieglu roku nobalsodami par eiro ieviešanu un tikpat naski garīgi slimu izglītības ministru nomainīt ar cilvēku, kurš neprot latviski domāt. Taču tikai latviska domāšana var būt valstiska domāšana valstī, kuru sauc par Latviju. Latvija! 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 Es šodien šeit esmu aiz cieņas pret tām sirmajām galvām, kuras izcīnīja Latvijas neatkarību. Un tām, kuras cauri okupācijas gadiem uzturēja ticību šai valsts pastāvēšanai. Es esmu dēļ tiem, kuri ir aizgājuši viņas saulē, un dēļ tiem, kuri vēl ir mūsu vidū. Un jāsaka, ka daļai no šiem cilvēkiem arvien ir skaidrs prāts, bet viņu fiziskie spēki ir par vājiem, lai atnāktu šeit. Savukārt citiem spēka ir gana, bet prāts aptumšojies. Un viņi raksta vēstuli valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājiem, ministru kabinetam par to, ka vajag ar steigu ieviest eiro. Un atgādina mums to, ka Lats esot tikai laikmeta raksturojoša zīme, ne nācijas identitāte un tās raksturojums. Es saku, nē. Jā, nē, cienītie rietumu pakalpiņi un impotentās inteliģences pārstāvi. Lats, tāpat kā domāšana, kā valoda, kā kultūra, kā tradīcijas, ir mūsu nacionālā identitāte. Jā, jo kamēr pastāvēs Lats, latviešu valoda, pastāvēs Latvija. Gan viņi, gan mēs brīnišķīgi zinām, kas notiek Eiropas kopējā telpā. Kad Dānija un Zviedrija jau reiz rīkoja referendumus par eiro ieviešanu, kas piedzīvoja sakāvi, jo vairāk kā 80% iedzīvotāji nobalsoja pret. Viņi zina, ka Eiropas zonā negrasās stāties ne Šveice, ne Norvēģija, ne Ungārija, ne Polija. Viņi zina, ka Somija apsver iespēju izstāties no eirozonas, ka Vācija šajās dienās sāk gatavoties referendumam par markas atjaunošanu. Viņi zina, ka Austrijā šajās dienās gandrīz krita valdība, jo finansu ministre bez saskaņošanas ar valdības vadītāju bija uzrakstījis Briselei atteikumu veikt kārtējos maksājumus Grieķijas un Spānijas glābšanai. Bet mums valdība turpina cītīgi melot. Arī vakardienas panorāmā televīzijā tika ziņots
situācija Latvijā neesot tik slikta, jo labējie ekstrēmisti mūsu valstī nav populāri. Tādēļ ir izgāzies viņu mēģinājums kopīgi organizēt pret eiro ieviešanas vērstu kampaņu. Ko darīt? Mēs visi esam pašvaldību vēlēšanu priekšā, bet es kā cilvēks, kurš nekad nav kārojis politiskas varas, esmu absurdā situācijā, jo es esmu piekritis doties cīņā par Rīgas mēra amatu un būt līderis vienīgajam sarakstam, kurš strikt iestājas par lata saglabāšanu. Saraksts nav liels, tajā jo būtu utopiski domāt, ka mēs varētu iegūt bez sponsoru līdzekļiem, bez reklāmām vairāk kā 1/4 daļu. Toties mūsu sarakstā ir 6 pedagogi, 3 zinātņu doktori. Viņu vidū nav neviens, kurš būtu korumpēts vai citādi politikā sasmērējies. Mēs neesam ekstrēmisti un neesam ne labēji, ne kreisi. Mēs esam sociāli demokrātiski un vienlaikus nacionāli noskaņoti, jo valstī sen neeksistē sociālais dialogs. Mēs esam par rīcību, tāpēc startēšanas rīcības partijas zīmola, kuru sarakstā pārstāv tās priekšsēdētājs, nostādāmies saraksta pēdējā vietā un pirms sevis palaidams bezpartejisks cilvēks, kāds arī esmu arī es, ir gana laba zīme par to, ka ir pienācis laiks partiju kliķu likvidācijai. Godātie tautieši, laba diena, jauku sauli, apņēmību, spēku, Dieva prātu vēlu visiem jums un milzīgu darbu. Milzīga cīņa priekšā ir, viņa būs, nezaudējiet. Sekas ir briesmīgas, jūs redziet, kādas ir. 4. maijā 1991. gadā pārsvarā iedzīvotāji bija citas vēlmes. Mēs dziedājām, dejojām, bet es teikšu tā, dziedāt un dejot ir labi, un tas mums ir no sen tēvu parašām, no teikām, no ticējumiem, bet redziet, kas pa lietu. Dziedāt, dejāt vajag īpaši tad, kad kara apstākļos mēs esam izcīnījuši tautai labklājību, sociāli taisnīgu valsti, kā tas bija brīvvalsts laikā. Šobrīd nav mums brīvestība. 1919. 20. gadā Latvijā galvenais uzdevums bija īslaicīgā termiņā 5–7 gados radīt rūpnieciski, lauksaimnieciski, eksporta ziņā ierindot pirmajā pieciniekā Eiropā, radīt sociāli taisnīgu, godīgi sadalītu koproduktu uz iedzīvotāju, un tas tika sasniegts. Mēs atceramies arī 34. gada 15. māju, jā, tas bija diktatorisks režīms, bet tas bija pasaulē viens no vienīgais, cik es esmu pētījis izņēmums, kad cilvēks visu savu naudu, nevienu spalvu nerotā, nekādas ekstras viņam nevajag. Viņš pa Latvijas lauksaimniecību rūpniecību. Jā, diktatūra mums šobrīd ir, minēja jau, jā, tā ir partokratu diktatūra. Varas partiju ievēlēto partokratu diktatūra, un šo partiju vīri ir nozaguši vēlētājiem to, ko viņi ir uzticējuši. Viņi ir melojuši konkrēti par pensijām, par invalīdu pensijām, par valsts zemes iztirgošanu. Ja mēs iztirgojam savu zemi, kā Kārlis Ulmans kādreiz teica, tas bija 36. gadā Latgalē vienā runā. Ja latviešu zemnieks zaudēs zemi, tad zaudēs arī valsti. Un tas ir katram saprotams. Skolēni skolās ar to saprot. Tiklīdz kā valstī beidzas īpašumi, nav vairs neko ieķīlāt, ne obligācijās nogarantēt. Valsts vairs nepastāv, pastāvēs teritorija ar tās iemītniekiem, un viņi būs verga lomā, es jums saku, ja mēs nonāksim tik tālu. Vergosim tiem,
lieliem globālistiem, miljardieriem, miljonāriem, kuri nav redzami, kuriem piederēs Latvijas īpašumu, un viņi te noteiks, kurā valodā runāt, vai iepīkstēties vai neiepīkstēties. Šobrīd situācija ir ļoti laba. Neizmisīsim, priecāsimies, mēs varam cīnīties, parādīt to, ka ar savu aktivitāti apturēt šo kliedzošo genocīdu, netaisnību, kas ir Latvijā, meli. Jūs zināt, ka meli izraisa zakšanu. Tā ir nozaktā dzīves kvalitāte. Katram iedzīvotājam, maziņajam, kam nav ko ēst, cik ģimenes, mums 56% nabadzīgi cilvēki. Eiropā esam viena no nabadzīgākajām valstīm, ar ko mēs varam lielīties. Ja mēs gribam Eiropā ieiet, tad sakārtosim bērnam bikses, uzvilksim uzvalku normālu un paēdīsim normāli, lai mēs neesam rietumiem uz pleciem. Kāpēc mums rietumiem ir mūs jābaro? Pasakiet. Mēs varam pastāvēt tikai savā valstī. Tā ir mūsu aizsargs. Mūsu tēvi, mātes, vectēvi izcīnīja šo valsti ar asinīm. Tūkstoši un tūkstoši krita Latgales frontē, Bermont. Tur mums bija mākslinieki, arī dziedātāji, aktieri. Visu, kā saka, profesiju pārstāvi bija. Nolika savas galvas. Un Dievs deva tātad Latvijas valsti, dāvināja. Tā ir izcīnīta ar asinīm. Un mēs zinām, arī atceramies no vēstures. Francijā nekas, ja tev dāvina brīvestība, tad tā ir aizdomīga. Brīvība ir jāspēj noturēt, un noturēšana ir pats sarežģītākais, grūtākais darbs, jo mums jāskatās, jo tie ir mūsu ievēlētie cilvēki, jāvēro katra viņa kustība, katra darbi, jo teikts ir svētajos rakstos. Neklausieties viņu glaimīgās, glumīgās runas, skatieties viņu darbus un noprasiet viņiem pa pilnu kasi, kā varētu teikt. Un kas mūsu valstī nav ieviests, es paskatījos, es to esmu runājis TV24 raidījumā arī. Vienīgā valsts, kurā nav soda likuma atbildības. Un tāds teiciens, kāpēc nemelot, kāpēc nezakt? Mums tagad ir ļoti nepieciešami goda cilvēki, kuriem nav vajadzīga nauda, ne vara, ne spalvas, ne ekstras. Bet ir jāstrādā arājs savā vagā. Mums ir lauki jāpaceļ, mums ir rūpniecība, mums ir jādomā visiem, ko mēs ievēlēsim, vai kas tā būs partija vai platforma, kā glābt Latvijas valsti, kāds plāns, ko mēs darīsim Eiropā krīzes gadījumā. Un es varu droši pateikt, Eiropā ies ātri vaļā. Ja gadījumā mums partokrati ievilks iekšā Eiropā, tas ir eiro, es sapratu, bet redziet, kas paliek, jūs neziniet to, un deputāti slēp to. 62 lapaspušu biezumā ir tā saucamās tautu valodā, es vienkārši runāšu, nesarežģītiem vārdiem. Monetārais mehanisms. Katra valsts parakstās pārstāvis, vadītājs, vai nu viņš ir ministru prezidents, vai 2-3 ministri vai vietnieks, uzliek savu parakstu, kad ņēs visu atbildību tā valsts, kura iestājas šajā monetārā mehanismā. Kāpēc Polija novelk 5 gadus? Tāpēc, ka viņi mīl savu valsti. Viņa negrib, viņa redz, ka briesmas. Viņa savu bērnu nesīs uz rokām, nevis metīs bezdibeni iekšā. Mūsējie, kurus mēs ievēlējam iekšā, Vienotība un pārējās partijas, iet tāpēc, ka viņam amati, viņam vajag vēl un mūžīgi vēl. Viņu biznesu, viņu naudas, paskatieties viņu deklarācijas, kas tie ir. Redziet, kas paliek, mēs paši esam vainīgi, netiesāsim. Prasīsim no sevis. Un tad mans plāns ir sekojošs. Nākamās vēlēšanās, pirms vēlēšanās tauta ar nepaklausību, neusticību 100 000, 200 000 var organizēt, nepakļaujās šim genocīdam. Tas ir pieprasa sekojoši, konkrēti pieprasa mainīt vēlēšanu sistēmu un šo te melīgo, zaglīgo aparātu būtību, jo viņi ir uztaisītā, lai tautu mānītu. Tas ir cirks, tirgus, valsts izpārdošana no A līdz Z. Pietiek, stop beidzot. Partokrati, neviediet mūs nelaimē. Tālākais. Ja mūs tūlīt ieved iekšā, tautai ir tiesības, pēc tam tas nekas. Arī viņiem mēs uzprasīsim atbildību, tā kā izmainīsies vēlēšana likuma, vēlēšana sistēma un daudz kaut kas mainīsies šajā valstī. Vēl meklēsim pēc tam, kad mēs paši pierādīsim, ka mēs varam godīgi strādāt, ka mēs esam goda vīri, ka mums nav skeletu. Mums nevajag nevaru. Vēlēsim tādus, kuriem nevajag varu, kuriem nevajag naudu, bet paprasīsim kriminālu atbildību par jebkuru
Izzakt no tautas mantu. Droši es jums varu pateikt, būs kārtība, un katrs atbildēs. Būs tautsaimniecības plāns konkrēti 3, 5, 10 cilvēki tiks nozīmēt, kur ar savu īpašumu, ar saviem parakstiem. Un tad nelīdīs visi, kas grib apzakt. Bet goda vīri un goda sievas ies, tādi mums ir ļoti daudz, bet viņi tiek noštopēti. Nesiet bēdīgi, ļoti daudz godīgu cilvēku. Tādi Latvijai ir nepieciešami šobrīd. Es saprotu, ka daudz ir iebiedēti, zaudē darbu un tā tālāk bērnus. Un citiem ir labs darbs. Jā, tas tā ir. Bet nebaidīsimies pateikt taisnību, jo kādreiz mums noprasīs. Tu zināji, kāpēc tu neteici. Tad, kad mēs vairs nebūsim, būs jāatbild. Arī deputātiem visiem tiem būs jāatbild. Katram man arī būs jāatbild. Kāpēc es neteicu, ka tā ir jādara? Ne manta ir galvenais. Tautas labklājība, sociālais taisnīgums. Tad būs prieks un mēs dzīvosim un priecāsimies par to. Es gribēju pateikt beigās sekojošiem vārdiem. Daudz ko nepateicu. Bet redziet, kas pa lietu, pa to monetāro mehānismu es vēl nepateicu. Ja tagad Eiropā iet citām valstīm slikti, Latvijas dava pēc mana izrēķinātā 1,5 miljardi jāmaksā būs eiro. Tad būs 3 vai 4 vai 5. Tik daudz dabūs Latvija maksāt, cik nolems Eiropas vadošā komisija vai cilvēki, kas par to atbildēs. Kur to naudu ņems? Ja nebūs uz parādu, ieķīlājot valsts īpašums, kas vēl palikuši. Un tādā veidā tas tiks darīts, kamēr valsts īpašumu nebūs. Nebūs arī valsts. Saglabāsim. Pirmais darbs ir pieprasīt, izcīnīt balsošanu par lata saglabāšanu. Šobrīd mēs varam pateikt tā, mēs arī 5 gadus gribam paskatīties, lai Eiropa sakārto savus bikses, savu apģērbu, un tad mēs paskatīsimies, kas tur būs. Un tad mēs savu bērnu vedīsim tur iekšā, varbūt nevedīsim, lai tauta izlemj. Es vēl beigās gribu sekojuši teikt, pie Tēva zemes, dārgās, jāķeras klāt. To turi ciet ar visu savu sirdi, lai tā notiek. Lai Dieva palīdzība mums. Jūs redziet, es no sirds runāju. Man nevajag ne varu, ne naudu, ne visu. Es vēlu Latvijas tautai tik to labāko. Man ir savs plāns, un es gribu aicināt daudz ekonomistus piebiedroties, sastādīt plānu ekonomisko tajā gadījumā, ja Eiropā bruks viss vaļā. Mums ir jābūt plānam un atbildīgiem par to. Paldies, latviešu tauta! Liels paldies Mārim Spriņģim par drosmi un šo informāciju. Nākošais runātājs būs Zigorts Strīķis, Pilsoņu kongresa rīcības komiteja, valdes loceklis. Jā, lūdzu. Sveicināt visi klātesošie šajā saulēnajā dienā. 4. maijs ir izsludināts par svētku dienu. Un šorīt rādījos klausījos, tur bija tāda neliela diskusija par to, kā vajadzētu svinēt. Un izrādījās, ka tauta nemaz tā negrib šo 4. maiju svinēt. Jo tā apdomājot, šī ir svētku diena tiem, kas pirms 20 gadiem tika pie varas, kuri privatizēja, kuri piebāza savus kabatas, pēc tam ieņēma stāvokli politiskajās partijās un uzņēmumu padomēs saņemdami tūkstošiem latu mēnesī par savu šķietumā darbu. Un šodien mēs cīnāmies pret eiro. Un šodien tāpat kā pirms 20 gadiem mums neprasīja, vai mēs eiro gribam vai negribam. Ja mēs atceramies vēsturi, kas bija pirms 20 gadiem, un salīdzinām to ar to stāvokli, kādā Latvija šodien ir nonākusi, ar milzīgu ārējo parādu, ar neproduktīvu ekonomiku, ar demogrāfisko krīzi, ekonomisko emigrāciju, 10 000 cilvēku pašnāvību, ar sagrautiem autoceļiem, ar nabadzīgiem pensionāriem, komunālo maksājumu un nodokļu palielināšanu. Mēs redzam, ka tas neatbild mūsu cerībām atmodas laikā. Un atmodas laikā Latvijas brīvības cīnītājs Juris Ziemelis, kurš padomju cietumos un nometnēs ir pavadījis vairāk kā 20 gadus,
atmodas laikā viņš brīdināja, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka pie varas paliek kompartijas vadītāji, VDK darbinieki un vecā birokrātija, ka mums vēl paredzām ļoti ilga cīņa par patiešām brīvu Latviju, kurā mēs tiešām būsim brīvi. Atmodas laika sabiedriskās un politiskās organizācijas izveidoja pagaidu sakaru centru, lai līdzīgi kā Igaunijā izveidotu Latvijas valsts tiesisku pārstāvību, kuras mērķis būtu Latvijas valsts atjaunošana pēc ilgstošas okupācijas. Šajā pagaidu sakaru centrā piedalījās Vides aizsardzības klubs, Nacionālā neatkarības kustība, Helsinki Rīgas nodaļa un arī atzimšana un atjaunošanās. Un šī plašā tautas kustība apvienība sarīkoja Latvijas Republikas pilsoņu reģistrāciju un vēlāk arī pilsoņu kongresa. 72-й годовщиной Декларации независимости. И попросить вас, чтобы вы действительно защищали свою независимость, которую вы сами, а раньше ваши отцы и деды, в победе выбили против врагов Латвии. И независимость – это не только слово. Лат – это тоже символ независимости. Pilnīgi ļoti labi redzam cilvēku reakciju. Ļoti maz, kur ir par eiro ieviešanu. Politikas neieklausās referendumus, neskatās. Mēs aicinām uz nevardarbīgu cīņu, tam vēl ir iespējas. Mēs ejam tiesisku ceļu, pašlaik lieta tiek izskatīta tiesā, tiesa neatbildē, bet viņa atsaucas uz satversmes tiesu pilnīgi par citu jautājumu. Mēs esam iesnieguši Latvijas juristu biedrībai un Latvijas juristu apvienībai iesniegumu, lai viņi izvērtē, vai augstākās tiesas senātā lēmums atbilst taisnīgas tiesas definīcijai. Bet šie tiesu darbi var ilgt mēnešiem un gadiem. Un, diemžēl, tāda praksa Latvijā pastāv, un mēs nekādīgi to nevaram iespēt. Tāpēc mēs aicinām visus pilsonisko nepakļaušanās kustību un vajag viņus prasīt. Kad mēnesi atpakaļ tauta izgāja ielās, bija nedēļa ilga protesta un pateica Bulgārijas valdība pateica, mēs negribam starp tautu un mums dzeloņas stiepes, barikādas un policija. Un viņi atkāpās nolika mandātus. Tieši tā mēs pašlaik vācam parakstus un šodien domājam 2:00 pēc šis mītings un iet pie brīvības pieminekļa un iesniegt šīs prasības Latvijas valdībā. Mēs pieprasām. Un to mums arī taisās nozara, jo ja viņi netaisītos, tad viņi reklamētu, teiktu, redz, cik labi, mums būs 5 miljardi. Tas ir katram Latvijas pilsonim 2,5 eiro pienākās no Latvijas bankas. Neaizmirstiet, ka visi lielie uzņēmumi, Latvenergo, Latelekom, Latvijas gāze, pieder Latvijas tautai, nevis valdībai. Un viņi nedrīkst to pārdot, jo tas pieder mums. Paldies! Labdien! No tautas mēdījiem, alternatīvie mēdī. Sakiet, kāpēc esat šeit? Kāpēc pret eiro? Tāpēc, ka pret eiro. Tieši tā, varbūt ir kaut kāds pamatojums, teiksim, nevis vienkārši emocionāls, bet tīri. Nē, tas nav emocijas. Kaut kāds faktus, teiksim, vienkārši tā. Bet te viss tiek runāts pašlaik. Tur fakti viss ir. Jā. Tur viss fakti. Kas jums tieši? Attiecīgi cilvēkam tas viss ir vajadzīgs un kam tas ir izdevīgi. Tieši tā. Tikai dažiem, protams. Jā, paldies, ka jūs te esat. Jā, un šie daži subjekti nav tauta. Tieši tā. Principā šajā jautājumā man pat vajag nedaudz nelielu jūsu palīdzību. Ja kādam līdzi ir kaut kādi dokumenti, vai nu pasa, vai nu vadītāja apliecība,
Apskatieties, lūdzu, kā ir rakstīts jūsu vārds un uzvārds. Ir kāda? Man ir, jā, jau kādu laiku. Ja jūs pievērsīsiet uzmanību, ja, tad jūsu vārds un uzvārds rakstīts, ar visiem lieliem burtiem. Kaut gan esmu izdalījis arī skrējlapiņas, ja, kur pirmajā Latvijas neatkarības laikā pirmais burts vārdam rakstījās lielais, pārējie mazie. Tieši tāpatās rakstīts arī mācību grāmatā. Labi, iestājās padomju laiki, it kā nav tie labākie, bet arī tur paraugs ir, pasu galdos var apskatīties, pārbaudīt, arī tur pirmais burts liels, pārējie mazie. Un tagad iestājās otra neatkarība, Latvijas otra neatkarība, un šeit pēkšņi visi lielie burti. It kā nekas tāds liels nav noticis, bet mēs jau esam vienkārši cilvēki. Mēs nepievēršam uzmanību tādiem sīkumiem, jo šiem te sīkumiem ir ļoti liela nozīmīga juridiska lieta. Un tas nozīmē, ja pirmais burts lielais pārējie mazie, ja, juridiski tas saucās capitus diminutio minima. Tas nozīmē, ka praktiski visu, ko ar jums var izdarīt, mainīt jūsu ģimenes stāvokli. Tiesāt jūs drīkst tikai tiesā. Ir kādam kādreiz pielīmējuši plāksteri pie loga tā vietā, lai uzbūvētu stāvlaukumu? Ir taču, vai ne? Ir kādam, teiksim, pa parādiem kaut ko ir nodevuši jūsu datus trešajām personām, ja? Līgumās, starp citu, rakstīti visi lielie burti. Visos līgumos ir visi lielie burti. Jo visi lielie burti ir capitus diminutio maxima. Tas nozīmē, ka praktiski ar jums var darīt visu. Tas maksimālā ietekme. Respektīvi, Romas laikā šādi rakstīja vergus, un uzņēmumus kaut kādus. Principā, ja jūsu pasē rakstīti visi lielie burti, jūsu parādu var nodot trešajam cilvēkam, jums var uzdot procentus, jums var uzlikt līgumsodu, praktiski jūs var sodīt jebkurš, kam nav slinkums. Un līdz ar to ar jūsu īpašumu var darīt visu, ko grib. Saprotiet, varbūt latvieši lielākā daļa ir mantojuši pilsonību vienkārši defaultā, tā ir jābūt īstenībā brīvajā valstī. Es esmu naturalizējies, un līdz ar to man vajadzēja sīki smalki izpētīt Latvijas vēsturi. Un Latvijas vēsturē ir tā, kad Latvijā zeme tika dota par brīvības cīņām. Respektīvi, ne zemes nodoklis un vēl visādas muļķības, tas ir nelikumīgi. Un, ja ir pareizi rakstīts, tā kā Ulmaņa laikos bija rakstīti pases dati, šī zeme pieder jums, neviens jums viņu nedrīkst apķīlāt, un tā ir jūsu. Bet šajā gadījumā visi, kas, teiksim, šobrīd ir valdošajā elitē, vai ne, viņi kļūtu nevajadzīgi. Nu, īstenībā viņi arī ir nevajadzīgi. Bet kaut kādos 90. gadu sākumā viņi uztaisīja sevi, kā lai to, plaisu likumā. Viņi mūs visus pataisīja pa vergiem. Un šajā gadījumā vairs, teiksim, mūs nenovergo Krievi, Zviedri, Vācieši. Mūs praktiski verdzina pašu cilvēki. Ne, varbūt viņi izliekas pa pašu cilvēkiem, to es nezinu, tas ir katram jāizlem pašam, ja? Bet es nesaprotu, kāpēc valsts prezidents, īstenībā visi valsts prezidenti atklāti melo, ka tika atjaunota pirmās neatkarības Latvijas valsts. Tā nav. Rekur skaidrā veidā rakstiski viss ar pierādījumiem ir pierādīts, ka tā nav. Un šobrīd mēs esam vergi. Viņi uztaisījuši plaisu likumā, kas ļauj mums visu paņemt. Un līdz ar to ļauj arī ieviest tā kā eiro, ja? Mēs varam pretoties, bet jāsāk ir ar sevi, jo mūsu dokumenti ir tas, kas ir pie mums. Tas ir mūsu kopējais kopsaucējs. Sāksim ar to, ka mēs neesam vergi, ja mums dzimšanas apliecībā rakstīts pareizi, grāmatās rakstīts pareizi mūsu vārdi, un līdz ar to man paliek uzdot jautājumu, teiksim, valsts prezidentam. Mani sauc Romans Pakova, ja, un es gribu kā valsts pilsonis šobrīd uzdot tādu jautājumu. Prezidentu kungs, jūs melojat par Latvijas pirmās neatkarības atjaunošanu tāpēc, ka nepārzinat Latvijas laiku kroniku, vai tāpēc, ka to nepārzina jūsu runas tekstu autori? Jo citu jautājumu man vairāk nav. Paldies! Par всем.
и к тем, кто принимает участие в митинге, и к гостям нашей столицы. Потому что события, которые мы здесь обсуждаем, они проходят во всех странах. Во всех без исключения. В России, в Литве у наших друзей, в Белоруссии. Везде эти процессы идут. Преступные правительства, которые стоят во главах государств, каждых отдельно, выполняют единый план. Единый план. С этими преступниками, я надеюсь, что разберется народ. В Латвии разберется латвийский народ, в Литве литовский, а в России российский народ. Но не забывайте самого главного. Для того, чтобы нам прийти к победе, мы должны объединить свои усилия. Потому что не получится построить счастливую Латвию, когда вокруг будут несчастливые другие государства с продажными правительствами. А вот когда мы разберемся с нашими правительствами, и я уверен, что они все равно ответят на скамье подсудимых за свои деяния, за развал экономики, за обнищание населения, за то, что люди добровольно покидают свою родину. Они вынуждены это сделать, они здесь не могут работать, они не могут здесь обеспечить себе проживание. Разберемся с нашими, а затем все вместе будем судить тех людей, которые писали сценарий для наших марионеточных правительств. Согласны с этим? Евроне! Латвия! Молодцы! Молодец! Теперь второй вопрос, очень важный вопрос. Когда я разговариваю с людьми и общаюсь с ними, они говорят, ну что мы можем? Это же закон приняли. Как закон приняли, так мы его можем отменить, если захотим это. Еще прошу вас, не забывайте о том, что вот все, что вы видите вокруг нас, вот эти вот здания, это мостовая, Домский собор, это все сделано нашими руками, вашими руками. Столяры, плотники, каменщики делали это все, но не банкиры. Не банкиры, запомните это. Мы сила. Мы делаем нашу жизнь, и мы должны ее делать. Но сейчас нам указывают, вы делаете неправильно. Колхозникам указывают, в коровнике должны быть побелены стены. Зачем? 100 лет назад в коровниках не были побелены стены. Но люди жили лучше, потому что было натуральное питание. Сейчас вы знаете, чем вас кормят. Во всех супермаркетах порошковое молоко. Но я не хотел бы на этом сейчас заострять внимание. Я сейчас хочу вам сказать главное. Поскольку мы сами создаем нашу жизнь, не бойтесь ничего. Мы сила, а они слабость. Их мало. Их 3000 человек максимум. Ну, может быть, 4 вместе с членами семьи. Вот посадить их всех в тюрьму, и мы будем жить по-другому, поверьте. Потому что марионеточное правительство Латвии, марионеточное правительство Литвы и России, им никто не сможет уже давать указания. И народ сам разберется с этими правительствами. Придут честные, порядочные люди, которые будут нести социальную ответственность. Это будут социально ответственные люди. И если сокращается предприятие и высвобождается 100 человек, то уже в правительстве должны думать, а что эти 100 человек будут делать. И под них уже должна быть программа. Либо это будут лесники, либо они пойдут в сельское хозяйство, либо чем-то еще они должны заниматься. Вот так вот должны править наши правители. Но на сегодняшний день они правят совсем иначе. И не для нас. Они работают на заокеанских дирижеров, которые им говорят, что и как делать. Благодарю за внимание. Не забывайте, мы сила! Paldies Nikolajam! Paldies Nikolajam! Un tā tas ir. From the sky like roaches, does it shock you? Don't worry, they got a pill for you. Ask your doctor. Are your legs restless? Are you shy? Forget the side effects. Not that many people die. Genetically modified foods are the bomb. They gave lab rats cancer, but please don't be alarmed. Soon GMO foods will be a staple. The only thing you'll be able to put on your kitchen table. Their own documents have shown no food shall be grown that Monsanto don't own. Worldwide, there ain't nowhere to run. Thank the World Trade Organization and International Monetary Fund. We the sheeple of America, America, America. Simply the sheeple of America. We the sheeple of America. 100+ of the world's wealthiest people meet every June to see to it their plan is complete. Prime
ministers, presidents, billionaires, CEOs, international bankers, C3POs. Also known as the young psychopaths who fawn over their elders and give them charts and graphs, pondering how to reduce the population, injecting our boys and girls with poisonous inoculations. Yum, yum, mercury's good, at least the news will tell you that, and they certainly should, cause they're owned by the CFR, but who cares about the Royal Institute of International Affairs? Jerry Springer's on, yeah, 2 transvestites are about the fist fight. Meanwhile, they're making plans for the order of the new world, about to send the lambs to the slaughter. You think they care about 3,000 American men, women, and children? They about to kill a couple billion. If you're in the dark, my friend, you might